Kā jūs šodien jūtaties? Jau 4. kārtā izvērtējis, jūs esat palicis pēdējais kandidāts. Kopumā jūtos satraukts, jo šāda veida vēlēšanām pirmo reizi mūžā ir cauri. Un līdz ar to, protams, ir satraukums. Kā jums šķiet, jums ir nākuši diezgan daudz balsis klāt? Kuri varētu būt tie, kas ir nobalsojuši jums par labu? Man ir grūti komentēt, jo tiešām nezinu, kurš varētu būt nobalsojis par mani. Es katrā ziņā turpināšu sarunas ar Nacionālo apvienību, lai pārliecinātu viņus balsot par mani pēdējā kārtā. Un tādējādi arī varbūt sasniegšot 51 balsi Saeimas prezidenta vēlēšanās. Tagad ir skaidrs zināms, ka 90 minūšu pārtraukums. Šīs sarunas notiks šajā pārtraukumā arī? Jā, šajā pārtraukumā arī tās sarunas notiks, jo tad šis pārtraukums tika pieprasīts no Nacionālās apvienības puses. Kā jūs pats prognozējat? Kā jums vispār šķiet, vai izdosies pārliecināt tos, kuri ir bijuši šaubīgi, vai varbūt pat opozīcijas pārstāvis, kuri ir pateikuši, ka nebalsos ne par vienu principu? Katrā ziņā es esmu atvērts un esmu gatavs sarunām ar Nacionālo apvienību, lai uzklausītu viņu priekšlikumus, prasības vai kā savādāk un mēģinātu arī pārliecināt, ka lai balso par mani.